Jēkabpilieši ir ļoti gandarīti, ka 76. skolēnas Spartakiādas sacensības vieglatlētikas četrcīņā Draudzība risinās Labo Pārmaiņu pilsētā. Un esam priecīgi, ka sabraukuši labākie no labākajiem. Liekas, it kā komandu skaits mazs, bet tomēr tas nemazināja konkurenci visās 4 disciplīnās, un ka labākais vienmēr uzvarēs arī jebkuros apstākļos. Tradicionāls sacensības, kuras jau vijas vairāk kā 40 un varbūt 50 gadus jau atpakaļ. Turpinājums šīm sacensībām, protams, ir Baltijas valstu skolu sacensības, kuras šogad pēc vairāk gadu pārtraukuma atkal notiks Latvijā. Fināla sacensībās piedalīsies no katras valsts 3 labākās zēnu un 3 labākās meiteņu komandas. Ieņemiet vietas! Uzmanību! Tā, otrais skrējiens, lūdzu, gatavojas! Otrajam skrējienam 60 metru distancē. пробежал. Да? Да. Ну, мы из Даугавпилса, из 16-й средней школы приехали посоревноваться. Может быть, надеемся, что в тройку войдем. Хотя ослабленным составом приехали, футболистов не отпустили. Ну, то, что привезли, достойные ребята. Pieci, 33. Četri, 52. Nu, bet es skrienu 160, 300, 400 visdažādākos veidus. Mans labākais rezultāts 300 metru skrējienā ir 40 sekundes. Nu, kā tas ir mans rekords. Es mācos Špogi vidusskolā. Špogi 7. klasē, jā. Būs labi. Būs kaut kur 4-70 varbūt. Vienā no iepriekšējām sacensībām bija 4,95. Bet man liekas, ka patrenēt tas varētu arī labāk. Man patīk 800 skriet, tāpēc, ka man labāk padodas 800 metru distanci. Tev izturība laba. Jā, man laba izturība. Tālākais 57 bija. Kam? No Ilūgstes vidusskolas. Tuvākā apkārtnē 61,94. Ābeļu pamatskolas skolniecei Lainai Donānai. Bumbiņā. Startē vairs šeit. Viņa šķēpu tikai labi met. Mums ir ļoti labi apstākļi. Sporta manēža ar 150 metru skrējceļu. Pa taisni varam skriet 60 metrus. Kārslekšanas sektors, augstslekšanas sektors, tāllekšanas sektors, lodes grūšanas sektors. Un skolai ļoti labi apstākļi strādāt. Uz dēļu grīdas šķērsām ir pilni 3 volejbola laukumi. Manību! Tā lūdzu, otrais skrējiens, kur es nosaucu, bez uzlaicinājuma. Šajā skrējienā uzvar dalībnieks ar 48. numuru Mihails Kudrjaucevs no Jēkabpils 2. vidusskolas. Šajā skrējienā pirmais finišē dalībnieks ar 47. numuru Danāts Pejnarovičs, arī no Jēkabpils 2. vidusskolas. Šodien ir grūtāk, taču šitie visi labākie sportisti šeit.
Šajā skrējienā pirmais finiša līnijas šķērso dalībnieks ar 50. numuru Aleksandrs Malāks no Jēkabpils 2. vidusskolas. Es jau minēju, ka maijā notika jau daudzas sacensības vēl notika. Otrajā skrējienā uzvar dalībnieks ar 35. numuru Marina Andrejeva no Škoģu vidusskolas. Да, нормально. Неплохо. 500 metru distancē devās otrais skrējiens meitenēm. Šī nu arī būs izšķirošā disciplīnā, lai krātu pēdējos punktus komandas kopējā bagāžā. Pirmajā skrējienā ir dalībnieks ar 8. numuru Anna Ševčenko no Jelgavas 6. vidusskolas. Divi, 3, 1, 71. Un par čempioni 76. spartakiādē kļūst Anna Ševčenko 306 punkti. Un par uzvarētāju četcīņā draudzība kļūst Mikails Kuļausers ar 301 punktu. Смотри сюда, Архипцев. Еще раз. Сюда все смотрим. Вылезь. Так, хорошо. Godavotu ietiekuvējs komandas pirmās 3, kas bērniem gan meitenēm, izcīna 11. jūnijā atkal pulcēties šeit, lai cīnītos ar lietuviešu braļukām un igauņu bāvelījiem.